Es šobrīd atrodos Bikstu dzelzceļa stacijā, kas ir pa ceļam no Jelgavas uz Liepāju. Man vienmēr ir interesējis, kas īpašs šajā stacijā ir tāds, par ko es varētu pastāstīt. Un atnāca atmiņā tikai agra bērnība, kad pētot Liepājas virziena vilcienu sarakstu, ieraudzīju Bikstus, pēc tam jostu un domāju, pēc tam vēl kāda apģērba detaļa sekos. Un vispār nosaukums Biksti ir ļoti interesants. Papētījām, jā, apdzīvot vietu šeit ir tieši tādu nosaukumu, taču tur dzīvo daži cilvēki un nebūtu jau īpaši vērts arī kādreiz viņa dēļ būvēt šeit monumentālu stacijas ēku. Pie tam aiz Dobeles, Saldus un Skrundas šī arī kādreiz bija 4. stacija pēc pasažieru apgrozības. Tātad jābūt vēl kādam iemeslam, kāpēc šeit ir pietiekoši liels cilvēku skaits, un arī šobrīd te pietur Rīgas-Liepājas pasažieru vilciens, un arī ikdienā šeit kāpj iekšā un arī izkāpj pasažieri. Un viens no iemesliem, protams, ir diezgan homogēni apdzīvotais apvidus, lauksaimniecība šeit rit pilnā sparā, un arī, protams, Jaunpils, kas ir tepat netālu, un arī no turienes, vismaz kādreiz, tie 50 pasažieri vidēji diennaktī, kas šeit iekāp, noteikti piebrauca vai viņus atveda ar zirgu pajūgu. Tā nu Bikstu stacija ir saglabājusies. Faktiski vilcienu kustība šeit tika atvērta, tika uzsākta 1927. gadā, bet stacijas ēkas būvniecība pabeidz 1932. gadā. Un stacijā, jā, apakšējā pirmajā stāvā ir dienas stāvs, otrais stāvs paredzēts dzīvokļiem. Šeit citur vēl viena dzīvojamā māja. Jā, dzelzceļa darbinieki šeit bija kādreiz daudz. Viņi bija nepieciešami gan sliežu ceļu uzturēšanas, gan arī citām vajadzībām, un viņi bija jānodrošina arī ar dzīvojamo platību. Un šī ir faktiski vienīgā šāda te tipveida būve, kur ir atzīta arī par kultūras pieminekli, vietējās nozīmes arhitektūras pieminekli, tādējādi arī tiek saglabāta nākamajām paaudzēm. Un Bikstu stacija ir tātad atvērta un laipni gaida tos, kas izmantos Bikstu stacijas pakalpojumus, un jebkurā gadījumā šeit arī var ļoti labi izjust to senatnes elpu, kāda piemīt visai Jelgavas-Liepājas dzelzceļa līnijai.